Tātad labrīt, cienījamie klātesošie. Jūs esat laipni aicināti Finanšu ministrijas un FMS organizētā seminārā tātad par eiro pāreju Horizon sistēmā. Mani sauc Jānis Bergs, es esmu FMS kompānijas valdes priekšsēdētājs. Un šodien stāstīs divi mani kolēģi. Silvija Avota, kas ir konsultantu un projektu vadītāju nodaļas, tātad vadītāji, un Artūrs Enšreits, kas ir produkta vadītājs, tā varētu teikt. Viņš pa produktu visu. Pāris nedēļas atpakaļ Artūrs uzzīmēja tādu metro karti pārējai, kur sazīmēt tur lati, eiro un tur kaut kādi galvenie soļi, kā notiksies. Un es viņam saku, tā ir baigi foršā karta, mums viņu vajag ielikt mājaslapā un kaut kur izsūtīt visiem, lai klienti labāk redz un saprot, jo, citādāk varētu būt, kad arī nemaz tik skaidrs tas nav. Kādā veidā tad pa soļiem un, teiksim, kā laikā tas izskatīsies, šī eiro pārēja notiksies. Mēs uztaisījām aprakstu tai kartei un aizsūtījām Dacei Kalsonei un kolēģiem uz Finanšu ministriju, lai viņi vēl paskatās. Viņi saka, tas tomēr ir pārāk tehniski un neskaidri, lai gan mums liekas, ka tas nemaz nav tehniski, tas ir pilnīgi netehniski un ļoti skaidri. Tad mēs sapratām, ka laikam tomēr būtu vietā šādu semināru norganizēt un izstāstīt tur, teiksim, un atbildēt uz jautājumiem un arī vērst uzmanību varbūt uz tām lietām, pa kurām ir jāpadomā intensīvāk. Tā, lai mēs visi kopā janvāri piedzīvot jau ar eiro, ar pareiziem atlikumiem, spētu sarēķināt algas, spētu tur ar debitoriem, kreditoriem tikt galā. Vienmēr sakot, mums tur dzīvē neiestātos kaut kādas jukas un akmens laikmets, ko mēs nekādā ziņā negribam piedzīvot. Tātad vēlreiz paldies Finanšu ministrijai par to, ka palīdzēja norganizēt šo semināru. Paldies valsts ieņēmumu dienestam par zāli. Gadījumā, ja būs liela interese, rīkosim atkārtot semināru, bet kā jūs redzat, arī tas tiek ierakstīts. Tātad būs pieejams arī ieraksts, varēs paskatīties to pēc tam. Dod vārdu saviem kolēģiem. Paldies! Kas jūs sagaida darbā ar sistēmu un rādīt un demonstrēt? Es pāris vārdos pateikšu, kas jūs nesagaida darbā ar sistēmu, kam nevajadzētu būt. Ja? Un tad tā pirmā bilde faktiski ir tāda, tā galvenā ziņa, ja jūs 1.–2. janvārī atnākt uz darbu un jūs redzat šādus kolēģus, ja, kas ir varbūt nakšņojuši, kaut ko darījuši, tas pilnīgi noteikti nebūs Horizon pārējais rezultātā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam risinājumu radījuši tādu, lai nebūtu jāpiepūlās jaungada naktī, lai nebūtu jāpiepūlās 1., 2., 3., 4., 5., 6. janvārī. Pēc būtības tas būs grāmatības kontekstā, tas ir parasts, normāls gads, kāds viņš vienmēr ir bijis pēc jūsu pieredzes. Tad nebūs kaut kāda lielā sarkanā poga, kas kolēģiem kopā ar jaungada cepurītēm būs jāspiež, kaut kas jādara, jākonvertē un jādarbojas. Tad tā ir pirmā ziņa. Jā. Ja jūs kaut šādu ieraugat, tad tas nav Horizon pēc, bet kolēģiem bijis laba balīte. Otrā lieta, kas arī ir jāsaprot, ka mēs esam risinājumu radījuši tādu, lai jums birojas nebūtu jāizstājas uz nedēļu ciet. Tad sistēma nestrādāja, dīkstāv, sistēma ir, tā teikt, angliski downtime, ja? Tad neko nevaram darīt, noteikti kaut kādi konvertācijas procesi. Šāda situācija arī nav paredzēta. Ja? Sistēmas dīkstāve būs, un to es pastāstīšu vienā no soļiem, bet tās būs 2–3 stundas, un pilnīgi noteikti tas nebūs pēc jaunā gada, kas ir svarīgi. Tad tas būs novembrī vai decembrī, kā jūs izvēlēsieties, bet to tad arī nedaudz vēlāk. Līdz ar to nav jātaisa birojas ciet, mēs varam normāli turpināt savu darbu un nodrošināt uzskaits nepārtrauktību un saimnieciskās darbības nepārtrauktību. Nākamā ziņa, kas arī ir ļoti svarīga, kad arī šādu bildi jūs neredzēsiet, kad kaut kāda veida grāmatības darbi uzkrājās, tāpēc, ka mēs neesam vēl savadījuši varbūt iepriekšējo periodu. Respektīvi, ja jums nāk jau dokumenti par eiro periodu, jūs varat droši varēsiet droši šos dokumentus vadīt iekšā sistēmā. Nav jāsagaida, kamēr mēs noslēgsim iepriekšējo periodu, iepriekšējo gadu un tikai tad ķersimies klāt pie jaunā perioda dokumentiem. Ja, tad šī sistēmā ir paredzēta paralelitāte un neveidosies kaut kāda darba uzkrājuma. Ja, tad atkal atgādinās to, ka šis būs zināmā mērā tāds pats parasts gada noslēgums, varbūt nedaudz citos apstākļos, ar citu zīmi, bet ideja ir pamatā tā pati. Un varbūt pāris vārdos, kāpēc šādas situācijas neiestāsties, tāpēc, ka tas risinājums, ko mēs esam izveidojuši, mēs viņu
galvenais mērķis bija nodrošināt uzskaits nepārtrauktību, un galvenais mērķis bija nodrošināt uzskaits paralelitāti. Un to mēs panākam faktiski iestrādājot Horizonā to jēdzienu, kas saucās otrā uzskaits valūta. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums uz laika sistēmā ir primārā valūta un ir sekundārā valūta. Tad latu periodā loģiski primārā valūta mums ir lati, ja? Tad mēs aktivizējam, definējam otro sekundāro valūtu, kas ir eiro, tad jūs varēsiet jau ieraudzīt un darboties šajā valūtā. Un brīdī X, kas ir eiro dienas sistēma, tad pati zinās, tad tas jūs nodefinējāt, tad mainās mums primārā ar sekundāro valūtu. Un tad turpmāk primārā valūta ir eiro un sekundārā valūta ir lati. Ko tas ļauj? Ja? Tas nodrošina to, ka jūs varēsiet dokumentus brīvi vadīt, ja jums atnāk janvārī, februārī dokumenti par iepriekšējo gadu, jūs varēsiet brīvi viņus tur likt iekšā. Ja jūs esat janvārī un jums nāk jau janvāra dokumenti, jūs varat vadīt jau šos dokumentus iekšā. Jūs varat paralēli strādāt ar divām uzskaits valūtām. Un brīdī X, ja, kas šeit ir eiro atlikuma fiksēšana, tad, kad jūs esat tikuši galā ar iepriekšējo periodu, katram tas ir varbūt savā datumā, ja es zinu iestādes, kas, teiksim, 2-3 mēneši, es zinu iestādes, kam ir varbūt reglaments, teiksim, finanšu sektorā ir reglaments, ka bilancē jābūt jau uz galda jau 2. janvārī, ja. Atkarībā no tā, kad jūs iepriekšējo periodu slēdzat, tad notiek šīs eiro atlikuma fiksēšanas. Un tad mēs faktiski uzskatām, ka tas pārējais process ir pabeigts. Lūk, parunāsim tad nedaudz sīkāk par tiem galvenajiem darbiem, galvenajiem posmiem. Tātad šī tā Jāņa minētā ceļa karte. Tātad mēs pārēju uz eiro sākam ar to, kā jau es minēju, mēs definējam otro uzskaits valūtu. Tad gala lietotājs iet sistēmā un definē otro sistēmas valūtu. To es arī parādīšu, kāds izstāsta dabā. Un to, protams, vēlams, ka dara pats no galvenākajiem, tad galvenais grāmatvedis. Tad viņš ir tas, kas droši vien pieņem šo lēmumu un nodefinē un apraksta šo situāciju. Pēc tam, kad mēs to esam izdarījuši, mums ir jāpalaiž vēsturisko datu aizpildes aplikācija. Tad tā ir aplikācija, kas ir ārpus Horizona. To darīs visticamāk jūsu tehniskie darbinieki, tehniskie cilvēki, jo tas process faktiski ir kaut kā, zināmā mērā līdzīgs instalācijai upgradeam. Tad tas loks ir ļoti viņiem pazīstams. Un tas, kas šī brīdī notiek, sistēmā vēsturiskās vērtības, kas mums bija uzskaits vērtības, kas mums bija latos, viņas tiek pārēķinātas eiro, un gala lietotāji uzreiz pēc šīm darbībām ieraudzīs otro uzskaits valūtu. Process aizņem, mēs esam testējuši uz lielu datu masīvu, tās ir apmēram 2-3 stundas. Tad visticamāk pēc darba dienas beigām jūsu sysadmins pateiks paldies, ka strādājāt, izejiet laukā no sistēmas, palaidīs šo procesu un nākamajā rītā jūs jau varēsiet lietotāja interfeisu saskarsmes līmenī redzēt divas uzskaits valūtas. Un šīs ir aktivitātes, kuras būtu jāizdara līdz 1. janvārim. Tad novembris, decembris, kad jūs ap 1. datumu, tad būs noteikts darbības, kad būs jāpārkonfigurē kases. Tas ir par sagatavošanās darbiem. Tālāk dzīve turpinās. 1., 2., 3., 4., 5. paiet tā kā jebkuru gadu. Tad sākās tas, ko mēs saucam gada noslēgšanas procesu. Tad slēdzam periodus, salīdzam virsgrāmatu ar apakšmoduļiem, tas, ko jūs darat katru gadu. Un brīdī, kad mēs uzskatām, ka iepriekšējais gads latu periodā ir slēgts, mēs fiksējam apakšmoduļos atlikumus, un atkal te ir stāsts, ka katrā apakšmodulī ir nedaudz citas tās darbības. Nākamajos periodās mēs ģenerējām jaunās kartiņas automātiski, apgādā realizācijā mēs faktiski masveidā konvertējam klientu atlikumus. Scenārijs no scenārija varbūt nedaudz atšķirās, bet tā ideja ir tāda, ka mēs katrā apakšmodulī tad fiksējam to jauno stāvokli. Un fiksējam arī šos te atlikumus virsgrāmatā, lai dienas beigās mēs salīdzinātu apakšmoduļa datus ar virsgrāmatu, tā kā mums to prasa eiro likums. Un, ja mums tur rodās centu starpības, un visticamāk tādas arī radīsies, tad mēs to norakstam peļņā vai zaudējumies atbilstoši grāmatvedības politikai un eiro likumam. Lūk, tie ir tie galvenie soļi. Es varbūt mēģināšu arī sistēmā pāris galvenās lietas jums parādīt.
Tad pirmais es parādīšu to, kā šobrīd sistēmā izstās uzskaites valūtas. Ja? Šeit ir pirmā uzskaites valūta, un šeit ir otrā uzskaites valūta. Un tad tas ir tas, ko jūs aprakstīsiet. Ja? Tad jūs aprakstīsiet uzskaites valūtu primārā no importa metodu, vai jūs ievadat manuāli, vai jūs ņemat kursus no Eiropas centrālās bankas vai no Latvijas bankas ar atsaucu uz eiro, ja, uz centrālo banku, ko mēs iesakām, faktiski rekomendējam. Un mainās, kā jūs zināt, arī kotēšanas metodi, un tad tas ir tas, ko jūs aprakstat. Un šī ir situācija sistēmā, kad mēs esam aprakstījuši, un es jau esmu palaidis šo vēsturisko datu aizpildi. Un es vienkārši parādīšu, kāda izskatās tad lietotāja interfejs un kā tas izskatās. Ja. Mēs varam paņemt, kā vienu no piemēriem, mēs varam paņemt dokumentu, varbūt visgrāmata pirmdokumenti, kur mums atrodās sistēmas. Paņemsim periodu, izvēlēsimies. Lūk, un te mums ir dažādi dokumenti, un kā ierasts, šeit ir dokumenta valūta un summas. Ja? Un tas, ko mēs izskatā varam izlikt, un to tad katrs lietotājs darīs tad brīdī, kad viņš vēlēsies, viņš izskatā var izlikt, te ir summa eiro, tad izliekam izskatā, un šeit parādās uzskaites summa eiro. Ja? Brīdī, kad viņam latu summas apniks, tad mēs šito ņemam ārā un paliek mums eiro. Tas ir viens no principiem, kas faktiski ir iebūvēts visā sistēmā. Tad uzskaites valūta, uzskaites vērtības jūs redzēsiet divos, tā teikt, datasetos, divos veidos. Ja, tad eiro un lati. Paskatīsimies vēl vienu piemēru, paskatīsimies pamatlīdzekļus, attaisīsim pamatlīdzekļu sarakstu vaļā. Tad šeit ir, es jau esmu izskatā izlicis, ja, tad atlikusī vērtība, piemēram, latos un atlikusī vērtība eiro. Un atverot pamatlīdzekļi, mēs kartiņu nevēlējāmies piebāzt pilnu ar latu un eiro vērtībām, bet ideja, teiksim, dokumentiem, arī, piemēram, līgumiem, ideja tādiem dokumentiem, kas mums iet pāri periodam, kad ar peles klikšķa palīdzību mēs varam šeit pārslēgt attēlumu valūtu. Ja. Šobrīd es skatos lati, pārslēdzam ir eiro. Un sistēma atcerās pēdējo skatu, ar kādu jūs skatāties. Tad jūs attaisīsiet nākamo reizi šo pamatlīdzekļu kartiņu vaļā, tad jūs redzēsiet eiro vērtības. Ja. Un tas ir arī viens no principiem, kas faktiski sistēmā ir iebūvēts iekšā. Ja. Vēl viens piemērs no tādiem kopējiem sistēmas darbības principiem, paturpināsim ar šiem pašiem pamatlīdzekļiem, mēģināsim ievadīt jaunu nolietojumu. Ja. Ja mums dokumenta datums ir novembris, tad sistēma automātiski pēc šiem uzstādījumiem saprot, ka tie ir lati. Tiklīdz jūs šeit ieliksiet 14. gadu, sistēma uzreiz saprot, ka tas ir eiro periods, un tad tā ir primārā valūta eiro periodā. Tad tas ir arī viens no tādiem kopējiem darbības principiem, kad pēc dokumenta datuma sistēma tad sapratīsim, kas ir tā primārā valūta. Jums nebūs neļausim jums kļūdīties un ievadīt varbūt kaut kādas vērtības, kuras vairs nevar ievadīt. Un atskaitēs faktiski arī tas pats princips, virsgrāmatu kontu apgrozījums. Ņemsim 2.1. Tad tas princips faktiski tāds pats, kad izskatā jūs varat izlikt gan eiro, gan latu apgrozījumu. Jā. Tad pievienošu klāt eiro. Tad mums parādās eiro apgrozījums. Brīdī, kad mēs latus vairāk negribēsim redzēt, tad ar standartu operāciju vai caur izskatu vai vienkārši novāciet kolonnas nost un šīs te latu vērtības jums pazudīs. Jā. Brīdī, kad jums būs vēl paralēli gribēsiet skatīties gan, jā, tad jūs varēsiet izskatā un sarakstos to visu redzēt. Un kas attiecās uz izdrukas formām, tad šeit mēs varam atvērt dokumentu un pārskatu formas. Tur tas mehānisms ir tāds, kad, ja mēs esam tiem pašiem pamatlīdzekļiem jau, šeit caur darbībām, jā, jūs varēsiet nospiest pogu, mainīt uzskaites valūtas laukus, un faktiski šis pārskats tiks nokopēts, un tur, kur jums bija latu vērtības, tur tiks ieliktas otrās vērtības, tad eiro vērtības. Protams, neviens mākslīgais intelekts nespējas izķert laukā tur, kur jums izdrukas formā bija kaut kas tekstā ierakstīts lati. Jā. Tas ir tas darbs, kas jums būs jāizdara. Jā. Tad
tur, kur ir kaut kas rakstīts ar roku vai tekstā, jā, tas būs pašiem jākoriģē. Tas ir viens, un otrs, protams, ir vēlams paskatīties pēc tam šīs izdrukas formas, jo mazums kaut kur cipari kļuvuši lielāki, un tad tās kolonas ir, teiksim, ja jums ir pārskats, nezinu, ar 60 kolonām, tad droši vien, ka būs tur, kas jāpiekoriģē un jāpaskatās. Jā. Bet šeit ir kaut kādi kopējie principi, kā sistēma darbosies. Un parādīšu, neiešu cauri visam tam kopējām procesam, bet faktiski arī parādīšu gala rezultātu. Šis ir tas gala rezultāts, kas saucās kontu atlikuma audits. Un tad, kad jūs visas darbības būsiet pabeiguši, tad tā ideja faktiski šeit ir šāda. Mēs ielasām kontus, mums parādās šeit vērtības no virsgrāmatas puses, kontu atlikums, ja? Un šajā te režģī kontu analītiskajā sadalījumā, kā jūs būsiet definējuši, ja? Tātad tas, ko es teicu sākumā. Un šeit ir konta atlikums, un šeit ir moduļa atlikums. Ja? Un dienas beigās tad sistēma saka, lūk, šādas te ir tās starpības, kas veidojās. Ja? Tas saskaņā ar eiro likumu, tad ir jāieliek peļņā vai zaudējumies. Ja? Spiežot izpildīt grāmatot, tas tiks arī veikts. Un šeit ir dažādas operācijas, var ierakstīt datus no Excel, ja piemēram, ja jums ir situācija, ka kaut kāda iemesla dēļ virsgrāmata vēsturiski nesakrīt ar apakšmoduļiem un tādas varbūt situācijas, tad jūs varat arī, teiksim, datus izņemt no pārskatā, aizsūtīt uz Excel, tur kaut ko nokoriģēt un tad ielasīt šeit. Ja. Bet šīs ir detaļas, kas tiek aprakstīts tālāk jau lietotāju instrukcijās, un par to mēs arī stāstam detalizētāk semināros. Bet ideja kā tāda, ka šis ir tas gala dokuments, kas palīdz jums tad salīdzināt un atrast tos centus, kas ir radušies dēļ pārejas uz eiro. Lūk. Tā bija īsa demonstrācija no sistēmas puses, lai parādītu tos galvenos darbības principus. Un varētu būt jautājums, kad tas viss tiks piegādāts. Un tad tā piegādes plāns faktiski ir tāds, ka 420. versijā, kas ir pieejama klienta zonā sākot ar 10. oktobri, ir pieejama tā funkcionalitāte, kas ir otrā uzskaits valodas definēšana un vēsturisko datu aizpildu. Tad interfeisa līmenī jūs jau varat ieraudzīt eiro vērtības. Savukārt pārējie dokumenti, kas ir vajadzīgi, konta analītiskās dimensijas, viss, kas ir vajadzīgs tādai pilnai migrācijai, jau pārējai, ja, uz eiro, ir pieejams 425. versijā, un šo versiju mēs plānojam klientiem nodot nākamā pirmdien. Ja, tas ir tas mūsu piegāžu plāns. Un, faktiski tā ziņa jau ir tāda, ka 425. reāli jums droši vien, ka būs vajadzīgi, lai veiktu tos darbus, sākot ar decembra sākumu. Tā. Vēl varbūt tāds slaids no manas puses, es referencēšos uz semināru, ko mēs šeit organizējām 17. septembrī, un tur mēs stāstījām detalizētāk. Tur bija mūsu kolēģi sistēmas eksperti, un viņi jau stāstīja detalizētāk, kādas tās darbības apakšmoduļos apmēram būs jāizdara. Tad, kad šis seminārs beigās, es prasīju 2 jautājumus klātesošiem. Cik ērts viņu prāt būs risinājums un cik labi saprata apmeklētāju risinājumu. Tad par ērtumu svārstījās starp 9, 8 un 7, tad 10 ļoti ērts un 0 nekam nedara. Ja, tā es arī paziņoju. Un tad apmeklētāji teica, ka risinājums liekas, ka būs gan ērts, ja, tad nodrošinās šo nepārtrauktību un noteikti neļaus uzkrāties darbiem ap 1. janvāru. Un cik labi sapratāt risinājumu, tad kolēģi vērtēja apmēram 7,6. Ja, tad te ir vēl uzlabošanas potenciāls, ja, tāpēc pilnīgi noteikti no produkta puses būs nodrošināts arī instrukcijas. Aicinām apmeklēt arī seminārus, un tas, ko vēl droši vien aicinām darīt, uzlikt šo testa vidi pie sevis un iziet tam procesam varbūt vienam patstāvīgi cauri, lai tad jau janvārī, februārī nebūtu kādu nepatīkamu pārsteigumu. Ja. Lūk, droši vien tad jautājumi beigās, un tad tālāk es varbūt aicinu paturpināt Silvijai. Sveicināti!
Es esmu Silvija Avota un es esmu klienta atbalsta vadītāja FMS-ā. Un kopā ar mūsu konsultantiem un projektu vadītājiem mēs sagatavojam ieteikumus, izejot no tā, kā mēs redzam produktu un risinājumu ieviešanu, un arī izejot no tā, kas jau ir pieredzēts, kādi jautājumi jau ir bijuši no klientiem un varbūt kādas darbības arī ne tā izpildītas. Un mūsu stāsts ir sekojošs. Pirmais, mēs gribētu pastāstīt, lai jūs pievēršat uzmanību kalendāram. Kalendārs rit, dienas iet, un mums tie darbi ir jāieplāno un ir jāizdomā, kad un kas un ko darīs. Varbūt šis kalendārs mums atšķirās nedaudz ar citiem datumiem, nekā jūs esat pieraduši darīt, bet šeit mēs salikām galējos termiņus, kad kāds no konkrētajiem darbiem jau pilnīgi noteikti ir jābūt izdarītiem. Lai mums būtu vēl rezerves un būtu iespējas kaut ko mainīt un kaut ko papildināt un varbūt arī kaut ko saprast. Tātad pirmais, ko jūs pilnīgi noteikti pašreiz jau varat darīt un kas jums ir jādara, ir jānokontrolē pašreizējie dati. Gadījumā, ja kaut viens cipars Horizonā šobrīd ir nepareizs, pēc tam atrast galus, kurā vietā tā problēma radās, būs ļoti, ļoti grūti. Tātad tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Salīdziniet jau šobrīd, kā jūsu apakšmoduļi sakrīt ar virsgrāmatu. Un paskatieties arī visus pārējos datus, kas ir varbūt viena apakšmoduļa iekšienē. Varbūt kaut kur kādi algu dati, varbūt vēl kaut kas. Pārbaudiet. Tas ir aicinājums, kas ir pilnīgi noteikti jāizdara. Nākamais, ko pašreiz ir arī obligāti jāizdara, ir jāpaskatās, kā strādā saskarnes ar citām sistēmām, šie integrācijas risinājumi. Jums ļoti iespējams, jūsu uzņēmumā ir Horizon dati tiek sūtīti uz kādām citām IT sistēmām, un varbūt kaut kas jums ienāk no citām IT sistēmām Horizonā, jums ir jāpārbauda, kā tas strādā ar 20. versiju. Palūdziet, lai jūsu tehniskie cilvēki uzliek šo 20. versiju testa vidē un pārbaudiet, vai visos laukos aiziet pareizās vērtības. Un tikko jūs ieraugat, ka kaut kas tomēr nav, uzreiz piesakiet problēmu un sāksim risināt. Neatlieciet to. Mūsu skatījumā visām saskarnēm ir jābūt kārtībā un ir jābūt sapratnē, ka mums arī pēc jaunā gada ar jauno sistēmu viss strādās labi līdz 1. decembrim. Neatlieciet to uz pēdējo brīdi. Tiem klientiem, kam ir projekti, ļoti daudz jau ir izdarīts, bet tas, kas ir no mūsu konsultantiem aicinājums, ka mums šo jautājumu par saskarnēm ir pārāk maz. Ir doma, ka vajadzētu būt vairāk šo jautājumu, tā ka mēs noteikti gaidām. Jā, tas mums rada šīs aizdomas, ka ļoti iespējams, ka nekas nav skatīts. Varbūt, ka nav uzlikta testa vidē 20. versija. Ja tas tā nenotiek, ejiet mājās un sakiet saviem tehniskajiem darbiniekiem, ziniet, mums vajag. Un gan jau, ka viņi to izdarīs. Tālāk tas, ko mēs esam uzsākuši apmācības. Apmācībās ir, mūsuprāt, ļoti liela atsaucība un mācās lietotāji nāk daudz uz šīm apmācībām, un mēs apmācības arī cenšamies mazliet varbūt pielikt klāt to, kas kādam likās varbūt kāda vieta neuzsvērt un tā tālāk. Un šobrīd mēs plānojam, ka apmācības vajadzētu pabeigt līdz 15. decembrim. Par apmācībām mēs vēl mazliet pēc tam parunāsim. Tālāk ir nākamais punkts, kad ir šī 25. versija. Kā Artūrs teica, šeit būs pilns risinājums un visu vajadzēs pārbaudīt. Un risinājumu pārbaude noteikti jāsāk, mēs iesakām ar 15. novembri, jo līdz 15. decembrim ir jāpabeidz. Jūs varat arī pārāk nepierakstīt, mēs šo prezentāciju publicēsim un jums būs viņa pieejama. Visi elektroniski redzēsiet un varēsiet arī stāstu noklausīties vairāk.
Bet, ja jums ir šī vēlme visu pierakstīt šobrīd, protams, ka jūs to varat darīt, bet tas, ko es gribu iedrošināt, ka mēs dosim šo informāciju jums, lai viņi būtu pieejami, lai jūs zinātu. Un tāpat, protams, arī mēs, klientu atbalstā, vienmēr gaidīsim jūsu zvanus un atbildēsim uz jūsu jautājumiem, lai palīdzētu tieši šos te organizatoriskos darbus saprast, kas nav tādi ikdienas darbi un kas varbūt ir mazliet citādi darāmi, un tāpēc tā reizēm rada apmulsumu. Un tas, kas attiecās uz risinājumu pārbaudi, mēs aicinām veikt datu kontroli testa vidē. Varbūt pamēģiniet kaut vai aptuveni noslēgt šo te gadu, pāriet visu pārbaudīt, paskatīties, kā jums ir šie atlikumi. Veikt pilnu risinājumu pārbaudi. Un par to, kāds ir risinājums, to jūs varat apmācībās, un arī Artūrs te tagad diezgan daudz pastāstīja vispārējos soļus. Un tad, kad ir pabeigta pārbauda, risinājuma pārbauda, tad mēs varam likt 425. versiju produkcijā. Tur ir patiešām uzmanīgi ir jāpieņem šis lēmums, ir jāpārskata, vai visi apakšmoduļi ir kārtībā, vai viss ir saprasts, un vai ik viens no grāmatvežiem un citiem darbiniekiem, kas ir iesaistīti darbā ar Horizon, zina, ko viņš darīs, kad viņš darīs un kāpēc viņš darīs. Tikai tajā brīdī mēs iesakām likt 425. versiju produkcijā. Bet tas darbs ir jāizdara ne vēlāk kā 15. decembrī, jo var vēl kaut kas būt aizmirsies, būt nepamanīts, un mums ir jābūt šai laika rezervei. Protams, ka šī vēsturisko datu pārreikināšana, tas ir vienas nakts jautājums, un to nepamanīs, bet varbūt pēc šīs vēsturisko datu pārreikināšanas gadās, mēs taču par to vēl piemirsām, jo šis nav ikdienas darbs, un tas ir pilnīgi normāli atstāt sev kaut kādu laika rezervi, lai nebūtu pēdējā brīdī tur jāķer un jāgrābi. Un tad, kad ir 425. versija uzlikta produkcijā, tad mēs itin mierīgi varam sākt šo schēmu ar risinājumu ieviešanu strādāt 2 valūtu režīmā. Un darbs, kas iet visu laiku un nepārtraukti, tas ir konsultācijas. Kas attiecās uz konsultācijām, jums ir jārēķinās, ka konsultantu ir daudz mazāk nekā lietotāju. Tā ka mēs ļoti aicinām zināt, mēs ļoti aicinām iemācīties un ļoti aicinām saprast to, ka uzreiz jautājums varbūt arī nevarēs atbildēt. Un tāpēc darīsim darbus laicīgi. Un šeit mēs gribējām vēl uzsvērt, kādas ir šīs svarīgākās zonas, kam ir jāpievērš uzmanība. Kas varbūt ikdienā arī tā neliekās tik ļoti, vai ne? Man taču ir viss kārtībā, mani dati ir viss kārtībā. Pat tad, ja jūs tā domājat, es aicinu ļoti paskatīties vēlreiz un salīdzināt šos datus, lai nebūtu pārsteigumu un pēc tam datu labošana. Nākamais ļoti būtiskais punkts ir par zināšanām par šo 2 valūtu risinājumu. Mēs esam izstrādājuši rīku, un mēs jums šo rīku piegādājam. Un šeit ir sveicieni no mūsu konsultantiem, kuri saka to, ka apmācība vien jums nedos pilnīgas zināšanas. Jums ir pašiem jāpaskatās, kā tas strādā dzīvē. Jums ir pašiem jāatrod laiks un jāuzdod konsultācijas, jāuzdod šie jautājumi, ja vēl kaut kas palika neskaidrs. Mēs, protams, par zināšanām centīsimies arī tos jautājumus, kas izrādīsies tādi, viens pajautā, otrs pajautā, mēs liksim klientu zonā. Klientu zonā mēs esam atvēruši tādu sadaļu, kas ir eiro, informācija par eiro, jūs tur varat atrast. Un šos jautājumus, tad, kad sāks parādīties ar ieviešanu, mēs publicēsim tādus biežāk uzdotos jautājumus. Varbūt ne katru jūsu jautājumu, bet tādi, kas ir tādi tipiskākie, regulārākie. Un tur mēs arī instrukcijas varēs atrast un visus tādus jautājumus, ko mēs redzēsim, ka jums tas ir svarīgi. Tā kā aicinu arī tur paskatīties. Nākamais ir testa vide risinājumu pārbaudēji. Šeit man ir jāsaka tā, ka mēs šobrīd redzam, ka ne visiem klientiem ir testa vides.
Vēsturiski ir tā, ka ļoti daudzi risinājumi liek patiešo uzreiz produkcijā, nepārbaudot testa vidē. Mēs ļoti, ļoti uzsveram, ka šo risinājumu vienkārši nedrīkst likt uzreiz produkcijā. Es pat teiktu, tas ir aizliegts. Jo te ir izmaiņas dažādas. Mums ir katrs risinājums savā ziņā unikāls, un mums ir jāpārbauda, vai man viss strādās. Tāpēc šis ir ļoti, ļoti kritiski un ļoti, ļoti būtiski. Nu, un, protams, ka, ja nu mums tā vide ir, pārbaudām, skatāmies, piesakam jautājumus, piesakam problēmas un darbojamies, un viss pārējais ir tikai darbs. Tātad, kas attiecās par šiem te apmācību semināriem, kam ir jāpievērš uzmanība, ko mēs šobrīd redzam. Lai varētu saprast, kuram no darbiniekiem uz kādu semināru jāiet, mēs aicinām vispirms izlasīt šo aprakstu, kas ir zem katra semināra. Tad, kad jūs aizejat uz šo linku, jūs varat katram semināram atrast arī aprakstu. Izdomājiet, kas jums darīs šos te darbus, un tieši tos cilvēkus arī aizsūtiet. Jo nav jau vajadzība sūtīt pilnīgi visus uz visiem semināriem. Un diez vai ir vajadzīgs arī aizsūtīt uz semināru to cilvēku, kas ievada viena tipa dokumentus tikai. Dokumentu ir daudz, ir nepieciešams izdalīt cilvēks, un viņš viena tipa dokumentus ievada. Un, protams, ka šim cilvēkam tas seminārs neko īpaši nedos. Tad mēs sakam, pataupiet to naudu iztērējiet varbūt citādā veidā, varbūt kādās konsultācijās, varbūt kādā pasūtījumā, bet pilnīgi noteikti nav vērts no viena uzņēmuma visus grāmatvežus, kas ievada vienu tipu pavadzīmes, aizsūtīt. Tā ka pieiet arī rūpīgi tam, lai būtu noteikti obligāti apmeklējuši visas atbildīgās personas, bet lai arī nebūtu jums tā jāsaka pēc tam, mēs tur aizsūtījām, aizgāja, bet viņš jau tur neko neiemācījās, viņam patiesībā to nemaz nevajadzēja. Stāstu es to no pieredzes, šobrīd jau mēs to esam pārliecinājušies un redzam, ka tāda ļoti, ļoti čaklā sūtīšana uz semināriem arī nepalīdz, bet nesūtīt pilnīgi noteikti nedrīkst. Tik vienam cilvēkam, kas ir iesaistīts pārējais procesā, ir jābūt uz šīm apmācībām, un pēc tam šim cilvēkam ir jābūt iespējai iziet pašam savā vidē, savā testa vidē, uz 25. versijas pilnu šo risinājumu un saprast, kā tas darbosies. Tālāk mēs gribētu pateikt dažus vārdus par to, kā plānot, kam pievērst uzmanību plānojot darbus. Pirmais ir šis te kontrole, kā kontrolēt. Šo mēs iesakam izdomāt jau iepriekš, ko tad mēs gribam nokontrolēt un tieši kāpēc to pārbaudīt un tieši to, kāpēc tam iziet cauri un kurš tieši to darīs. Pēc mūsu skatījuma katrai funkcionalitātei vienam cilvēkam ir nepieciešams izdalīt vismaz kā minimums 3 pilnas darba dienas, lai viņam nebūtu nekas cits tajā laikā darāms, bet viņš varētu strādāt ar Horizon jauno risinājumu un pārbaudīt šo savu funkcionalitāti. No kurienes ir radies šīs 3 pilnās darba dienas? Tas bija laiks, kas bija nepieciešams konsultantam, lai viņš iepazītos ar risinājumu, ko ir izstrādājis mūsu produkts. Es domāju, ka ja šo laiku vajadzēja konsultantam, mēs pieļaujam, ka jums arī šis būs tas laiks, kas būs nepieciešams, lai palīdzētu saprast risinājumu. Tā ka mūsu aicinājums ir ieplānot šo laiku. Tas, ko es jau iepriekš teicu, protams, laika rezerves. Neatliksim uz pēdējo brīdi. Mūsu skatījumā galējos datumus mēs esam salikuši, uz kuriem vajadzētu jau būt visam pabeigtam un būt šai pārliecībai. Es aicinātu jums vēl kādu dienu noņemt nost un tad iegūt savējos galējos datumus, kad no tiem darbiem jābūt izdarītiem.
Protams, aizvietojamība, lai arī tas ir tā skaidri zināms ikvienam vadītājam, un tomēr gribējās atgādināt, ka paskatieties, lai to vienu funkcionalitāti zina vismaz 2 darbinieki, jo, ja zinās viens, tam vienam var pēkšņi kaut kur Ziemassvētkos aizbraukt, vai vēl kaut ko izdarīt, un kas to zina, kas viss var gadīties. Tāpēc neatstājiet nevienu no šiem te eiro darbiem tā, ka, jā, Jānis jau mums tur ir tāds labais, viņš mums darbu nekavē, viņš mums visu izdarīs. Pielieciet Pēterīt ar viņam klāt. Tālāk eiro, lai cik šis te risinājums ir tāds vienkāršs un tāds ērti lietojams, jums ir arī citi eiro darbi, ne tikai Horizons. Un paskatieties, kā citi eiro darbi ietekmē jūsu darba ritmu. Ieplānojiet arī šos darbus. Un paskatieties ietekmes, lai kaut kur kaut kas nesaskrienās, lai tas kritiskais ceļš nekļūst pārāk kritisks. Un kā pēdējais, ko es jūs aicinu ļoti ieplānot, ir mūsu konsultantu pakalpojumus. Lielai daļai vairumam ir līgumi, un šajos līgumos ir norādītas šīs konsultāciju stundas. Šīs konsultāciju stundas, protams, ir pieejamas lielākā laika periodā. Bet tad, kad mēs skatījāmies uz kalendāro grafiku, tad bija redzams, ka šis novembris, decembris, novembra vidus līdz decembra vidus un arī līdz pat janvārim. Šajā laikā var gribēties ļoti daudz pakalpojumus. Tad mēs domājam, kā mēs varam rīkoties, saprotot, ka īsā laika periodā visiem nav iespējams palīdzēt. Un tad mēs nolēmām, ka ejam tomēr pēc šī vienkāršākā principa. Mēs rezervēsim mūsu konsultantus tiem, kas piesakās pirmie. Mēs neatradām labāku priekšlikumu. Un tāpēc ļoti padomājiet, ja jūs pilnīgi noteikti zinat, ka jūs gribēsiet kādu konsultāciju par kādu tēmu, piesakiet laicīgi. Protams, ka mums būs arī šī konsultanta daļa, kas neies ne pie viena, ne pie klientiem, lai būtu uz vietas un lai varētu atbildēt uz pašiem svarīgākiem jautājumiem uzreiz. To mēs nodrošināsim, bet tādu vienkāršāku palīdzību uzreiz mēs tomēr nevarēsim nodrošināt. Es domāju, ka jūs to sapratīsiet. Un tāpēc, ja jums ir kaut kāds sarežģītāks bloks, un jūs noteikti zinat, ka jums tur gribēsiet palīdzību, piesakiet maksas darbu, piesakiet šo pakalpojumu laicīgi. Un visbeidzot, man kā racionālam cilvēkam, matemātiķim ļoti patīk čeklisti. Un tad es domāju, jāsagatavo, jāpiedāvā savu čeklisti jums. Un mūsu čeklistē mēs iesakām. Pirmais – esošo datu kontroli. Nākamais – integrācija ar citām sistēmām. Plāns, kas paredz atbildības un darbu sadali. Mēs ļoti stingri iesakām plānot šos darbus, nepaļauties uz to, ka mēs izdarīsim bez plānošanas. Apmācības visiem iesaistītajiem darbiniekiem, kas ir iesaistīti pārējas procesā. Zināšanu nostiprināšana, veicot pārbaudas savā testa vidē. Risinājumu un datu kontroli savā testa vidē. FMS konsultantu pakalpojumu saskaņošana. Versijas instalācija produktīvajā vidē. Lai nav tā, ka, kurš tad liks, kas tad liks, un risinājumu ieviešana. Un te lūk ir mūsu novēlējums, mūsu kopīgais no visiem projektu vadītājiem un no visiem konsultantiem, lai šis vienreizējais laiks mūsu labās atmiņas papildina. Protams, ka no visiem tādiem lieliem notikumiem paliek kaut kādas atmiņas. Un es domāju, ka pārēj uz eiro būs šis brīdis, no kura mums atmiņas paliks. Un mēs ļoti gribam, lai mūsu šīs atmiņas ir jaukas, sirsnīgas un vienkāršas. Paldies jums!